6, ja? Paldies. Varbūt arī šoreiz paskatīsimies, kas atturas. Lūdzu, kurš atturas? Paldies. Lūdzu, nākošo punktu. 5. punkts. Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanas jāsarīko pēc okupācijas izbeigšanas starptautisko novērotāju un vajadzības gadījumā starptautisko drošības spēku klātbūtnē. Viss, ja? Tas arī pēdējais. Tā, lūdzu, par šo pēdējo punktu. Kurš atbalsta šādu tekstu? Lūdzu, nolaižiet. Kurš būtu pret šo punktu? Paldies. Tādā gadījumā, acīm redzot, visus punktus mēs būtu apskatījuši, un tagad nobalsosim kopumā par šo mūsu dokumentu. Kurš kopumā atbalsta šo dokumentu? Lūdzu. Nolaižiet, lūdzu. Kurš pret šāda dokumenta pieņemšanu? Ir kāds pret? Nav, ja? Un kurš atturas šī gadījumā? Tā, tos gan lūdzu saskaitiet. Paldies. Tā, nu, šo dokumentu būtu pieņēmuši, jā? Kāds vēl jums ierosina? Pagaidām vēl nav. Es lūdzu uzkavēties vienu brīdi. Bergmanis kundze nu pat nolasīja dokumentu, ierosinājumu, Latvijas komitejas pārstāv svinīgais solījums. Vai redakcijas komisija šādu dokumentu ir saņēmusi? Nē, vēl nav pagaidām. Nu, tādā gadījumā, acīm redzot, tomēr jums būtu vēlams ar viņu iepazīties, un pēc tam mēs varētu lemt par viņu likteni, ja? Tā, lūdzu, esiet tik laipni, tad nokārtojiet šo jautājumu. Tas nav, nē, tur viņi lasīja. Lejā ir skaidrs. Paldies! Te ir ienācis neliels saraksts, un laika taupīšanas nolūkos es nolasīšu virkni kandidatūru uz Latvijas komiteju. Daļa savu piekrišanu ir devusi, bet iespējams, ka vairāki varbūt nemaz nezina, ka viņi ir izvirzīti. Nu, katrā ziņā šāds saraksts ir. Es domāju, laiku ekonomējot, varbūt ļoti ātri, vienkārši nosauktie, ja ir šeit klāt. Vai nu apstipriniet, vai atsakaties, tās ir jūsu tiesības kandidēt. Aleksandrs Kiršteinis. Vai ir piekrišana? Tā, tu pierakst, ja? Ervīts Grinovskis. Nav zālē, ja? Skaidrs. Andris Žukovskis. Piekrīt. Indulis Bērziņš. Jā, paldies, skaidrs. Jānis Kučīnisks arī laikam redakcijas. Ārnis Kadiķis. Redakcijas komisija. Mārs Mednis. Jā. Tā, Inese Garjāne. Redakcijas, tā. Arvīts Ulme. Arvīts Ulme atsakās. Es paliks pa izlūku tajā okupācijā. Labi. Piešķir izlūka tiesības. Kālis Gailītis. Piekrīt. Tā, mums ir 2 Jāņi Straumes. Šeit ir uzrakstīts Jānis Straume no Radikālās apvienības. Vai Straumes kungs ir šeit? Es esmu, bet kas ir ierosinājis man jautājums? Es ļoti atvainojos, ierosināt drīkst jebkurš. Nu, bet es taisni tāpēc lasu, lai ietaupītu šo laiku. Es sapratu. Es
Noņem sākā. Noņem. Paldies. Oļģerts Eglītis. Nav šeit, laikam, arī Gunārs Postnieks. Nevis, es atvainojos, jā vai nē? Paldies. Tā, Mārtiņš. Vīzma Belševica. Labi, nokārtosim vēlāk. Pēters Lazda. Redakcija arī. Uz visu redakcijā. Mārtiņš Āboliņš. Jā. Eriks Vēbers. Redakcijas arī laikam. Dainis Vanaks. Piekrīt, jā? Eriks Vēbers piekrīt. Atvainojiet, lūdzu, jā, kungi. Eriks Vēbers piekrīt. Dainis Vanaks. Piekrīt. Jānis Samušs. Nav laikam. Tālaus Junzis. Redakcija arī. Aiva Sproģe. Nav. Ir? Atsakaties. Paldies. Pēters Krūgaļaušs. Jā. Teodors Brāķeris. Jā, piekrīt. Paldies. Aigars Migals. Jā vai nē, lūdzu? Vienīgi tad, ja tas ir savienojams ar darbu savā profesijā. Ja tur jāstrādā katru dienu, tad nē. Ja tā kā augstākajā padomē, tad Jāstrādā mums visiem, laikam būs iespēja robežās, cik katrs varēsim. Jā vai nē? Ir savienojams ar darbu, būs iespēja. Nu, ja ir savienojams, tad lai iet. Labi, paldies. Tā, Jānis Maršāns. Ir. Paldies. Imārs Kiršbaums. Piekrīt tā. Jānis Ozers. Es noņemu kandidatūru. Noņems. Paldies. Tā, Jānis Vanaks. Mācītāja kungs no Saldus. Noņemat, jā, labi. Paldies. Agris Jaunkļaviņš. Nav laikam uz vietas. Elmārs Nātra. Piekrīt. Andris Piebalgs. Paldies. Andris Piebalgs noņem. Tā, nu, tur jau vēl būs. Sekretariāts kārto šīs iesniegtās kandidatūras. Mums ļoti bieži sakrīt divas vienādas, un tāpēc mēs cenšamies. Cienītā Belševicas kundze, vai jūs piekrītat mums kandidēt uz pilsoņu komiteju? Es piekrītu, ja manai bezkompromisa stājai piekrītu, man vēlētāji. Paldies. Paldies. Tā, nu un vēl ir te 5 uzvārdi, kandidāti uz to sarakstu, kurā pārstāvēt ir tie, kas grib kļūt, izteikuši vēlēšanos, kļūt par Latvijas Republikas pilsoņiem. Šeit ir 5 uzvārdi. Es atļaušos viņus nolasīt. Vilems Tolpežņikovs. Nav šodien zālē, jā. Roberts Otaņķis. Piekrīt. Aleksandrs Barkānovs. Piekrītat. Paldies. Aļģimāns Burba. Nav uz vietas. Ir? Piekrītat. Piekrītat. No, paldies. Un Serģis Faģējevs. Piekrītat. Paldies. Nu, tie ir tādi saraksti pirmie, kas ir ienākuši. Nu, diemžēl pagaidām redakcijas komisija vairs neko mums nepiedāvā. Nevienu dokumentu pagaidām mēs nevaram apspriest. Nu, laikam būs jāpārskata uzstāšanās un
tagad mums ir tāda iespēja radusies, te ir vairāki pieteikušies uzstāties. Apskatīsim iespēju dot vārdu. Pieteikušies uzstāties ir mūsu tautieši no ārzemēm Guntis Bērziņš un Gita Gēmute. Jūs esat lūdzu klāt abi? Esat, jā? Nu tad lūdzu vārds. Nu, sāksim ar dāmām. Gitai Gēmutes kundzei lūdzu. Un gatavoties Guntim Bērziņam. Sveicināti delegāti! Es jūs sveicu Amerikas Latviešu jaunatnes vārdā. Jaunatnei trimdā ir vienmēr bijušas domas par to, kā un kad atjaunos Latvijas republiku. Šodien šī kongresa ietvaros mēs redzam sākotnēju darbu šajā virzienā un tagad dzīvojam ar cerību, ka varēsim atgriezties brīvā Latvijā. Gribu atgādināt visiem delegātiem, ka mēs šodien veidojam Latvijas republiku atjaunošanu nevien mums šajā zālē, bet visai latviešu jaunatnei, gan Latvijā, gan trimdā. Darbosimies, lai šīs dienas un nākotnes jaunatne, latviešu jaunatne, vienalga no kurienes, varētu brīvi strādāt un studēt brīvā Latvijas republikā. Paldies! Paldies! Vārds Guntim Bērziņa kungam. Cienītie delegāti, kongresa vadība. Tā kā bija dienas kārtības, darba kārtības punkts, kur ir paredzēta trimdas pārstāvju uzstāšanās, tad man likās svarīgi varbūt pateikt dažus vārdus. Mēs te esam runājuši par lielvalstu politiku. Un es varbūt gribēju dažus komentārus sniegt varbūt par to, dot mazliet tādu ainu, kā no rietuma viedokļa skatoties, sevišķi no rietuma preses skatoties, kā izskatās sevišķi Lietuvas de facto atzīšanas situācija. Un man tas varbūt likās, ka nākot no trimdas būtu svarīgi jums šodien dot šādus dažus komentārus. No vienas puses tas, ko es gribētu teikt, varbūt dažkārt izklausās pesimistiski, bet no otras puses es arī gribētu parādīt, ka tur ir ļoti gaiša aina. Es domāju, vispirms es gribētu sākt ar to, ka mēs rietumos trimdā, tāpat kā bez šaubām jūs šeit, bijām ļoti vīlušies un sašutuši par rietumu valstu nostāju, neatzīstot Lietuvas valsti de facto. Mēs bijām cerējuši uz daudz lielāku atbalstu. Diemžēl visumā rietumu valstu nostāja ir bijusi tāda, ka valsts, lai viņu atzītu, viņai būtu jāsastāv no zemes, kas ir no cilvēkiem, jeb tautas, kas arī pastāv, bet arī no valdības, kas reāli pārvalda šo zemi. Un šajā pēdējā punktā Rietumvalsts uzskatīja, ka attiecībā uz Lietuvu šis jautājums, šis punkts nav izpildīts.
Jāpiebilst vēl, ka Rietumvalsts šajā ziņā savu nostāju ir ļoti saskaņojuši, sevišķi Eiropas koptirgu valstis. No otras puses, es gribētu teikt, un šis varbūt izklausās tā ļoti pesimistiski, ka Rietumu valstis ir rīkojušās tā, kā Rietumu valstis parasti rīkojās. Proti, viņas ir pirmā vietā likušas savas intereses. Nevis morālās pārliecības, bet tieši savas intereses. Tā Amerikas Savienotās valstis ir svērušas svara kausos intereses panākt starptautisku raķešu līgumu un padomu armijas samazināšanu Eiropā, kā arī tirznieciskus sakarus ar Padomu Savienību. Un viņas ir atradušas, ka svara kausos šo lietu sverot, ka daudz svarīgāks ir Amerikas Savienoto valstu intereses nekā Lietuvas neatkarības atzīšanas intereses. Eiropas valsts turpretīm, sevišķi Vācija, ir svara kausos svērušas milzīgo vēlmi, kas pašlaik pastāv, steidzīgi apvienot Austrumvāciju un Rietumvāciju. Un saprotams, Rietumvācija ir atradusi, ka šī vēlme, ka šīs apvienošanās vēlamība ir daudz svarīgāka viņu interesēm. Tā dažādu apsvērumu dēļ Rietumu valstis ir nonākušas pie slēdziena, ka šī brīdī viņu intereses ir svarīgāk noturēt labas attiecības ar Padomu Savienību, nekā tās sabojāt Lietuvas dēļ. Un šeit varbūt vēl jāpiemina, ka jautājums nav viss par starptautiskām tiesībām, bet jautājums ir par interesēm. Tajā pašā momentā es gribētu pieminēt, ka gods, kas gods, ir bijušas divas mazas valstis Eiropā, kuras visvairāk ir atbalstījušas Lietuvu, un tās ir bijušas mazā Dānija un mazā Norvēģija. Man vienmēr ir licies, ka mūsu lielākās cerības mēs varam likt uz mazām valstīm, it sevišķi Eiropā. Un es domāju, kad Latvija būs brīva, tad mums būs Dānijai un Norvēģijai būs jāizsaka pateicība par viņu atbalstu Lietuvas grūtajā brīdī. Ja iepriekš teiktais jums izklausās kā bēdīga un varbūt nospiedta aina, tad es gribētu šajā svinīgā brīdī arī parādīt, ka medaļai ir ļoti gaiša puse. Un proti, tā ir tāda. Pirms 1987. Gada, es domāju, trimdā mēs domu par Latvijas un Baltijas valstu brīvību un neatkarību nesām kā mazu vārgu svecīti ļaunā ziemas naktī. Dažreiz tā uzliesmoja gaišāk, dažreiz tā draudēja nodziest pavisam. Šo mazo svecīti nesot, mēs klauvējām pie aizvērtām durvīm un runājām nedzirdīgām ausīm, kas uzskatīja, ka Baltijas valstis ir norietējis vēstures objekts. Mēs cerējām tikt pasaules lielvalstu dienas kārtībā, bet sirdīs šaubījāmies, ka tas kādreiz notiktu, un priecājāmies un bijām pateicīgi par katru mazāko rakstiņu presē. Sākot ar 1987. gada notikumiem, jūs šeit Latvijā, kā arī Igaunijā un Lietuvā, esat pacēluši preses un valstsvīru interesi un zināšanas par Latviju un Baltijas valstīm vispār necerēti augstā līmenī. Un šī mazā vārgā brīvības svecīte ir tagad pārvērtusies spožā brīvības lāpā. Taisni pagājušā gada brīvības ceļa akcija pagājušā gada augustā un šī gada sākuma notikumi, sevišķi Lietuvā, ir pievērsuši pasaules valstsvīru
un preses uzmanību tik augstā līmenī, ka augstāks vairs mums nav iespējams. Šodien par Baltijas valstīm pirmās lapas pusēs raksta lielās pasaules avīzes, kā piemēram Londonas Times, un svarīgākie pasaules radio un televīzijas raidītāji, kā BBC. Ir piepildījusies mūsu cerība, ka esam ne tikai uz lielvalstu dienas kārtības, bet esam tikuši pirmā vietā. Mēs, tas ir jūs, esat spējuši Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas neatkarības atjaunošanu padarīt par starptautisku problēmu. Un rietumu valstis, prezidents Bušs, Margareta Tačera un, es domāju, arī Mihails Gorbačovs saprot, ka Baltijas valstu problēma, ka viņu nevarēs atgrūst vairs malā, tā neies projām, un tā būs jāatrisina. Bez tam jūs esat spējuši radīt pasaulē milzīgas simpātijas Baltijas valstu neatkarības centieniem. Ir neskaitami ievadraksti, ir neskaitamas runas gan parlamentos, Amerikas senatā, kongresos un it sevišķi tautā. Neskaitāmas simpātijas Baltijas valstīm. Tas ir milzīgs sasniegums, ko nevajadzētu novērtēt par zemu. Ja tas, ka pirmā momentā, it sevišķi Lietuvai, nav izdevies sasniegt savu mērķi, tad jāatcerās, ka arī 18. gadā, piemēram, Latvijas valdībai, sākuma posmā bija jāpārdzīvo lielas grūtības. Noslēgumā es gribētu teikt, ka laiks patreiz, manuprāt, vismaz strādā mūsu pusē. Austruma Eiropas sairšana, kur komunisms ir pazudis tā kā ūdens smiltīs, un Padomu Savienības patreizējā lejupslīde, es domāju, strādā mums par labu. Un tādēļ es noslēgumā gribu teikt, ka neskatoties uz patreizējām grūtībām, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas brīvības lāpa patreiz spīd gaiši. Tā ir redzama visā pasaulē. Turpināsim uz priekšu par iecerēto ceļu uz brīvu, neatkarīgu Latviju. Nav šaubu, ka mēs tādu sasniegsim un ka sarkanbalts-sarkanais karoks kādreiz plīvos gan pie apvienotām nācijām Ņujorkā, gan pie Eiropas koptirgus galvenās mītnes Briselē. Paldies! Neliela informācija. Baibu Pētersoni steidzami gaida preses centrā. Vēl neliela informācija, un pēc tam vārdu lūdz Agnis Balodis no Zviedrijas, un sakiet lūdzu Mārtiņš Skujiņš no Maskavas Latviešu kultūras biedrības valdes būt, ja? Tātad jums abiem būs pēc tam vārds, tikai neliela informācija. Redakcijas komisija kaut kas steidzīgs, lūdzu. Es tomēr atļaušos ļoti ātri šo informāciju un mūsu tautiešiem dot vārdu, un pēc tam vārds būs jums. Vispirms ir izvirzīta Mārtiņa Griguļa kandidatūra. Vai Mārtiņš Griguls piekrīt balotēties? Nav zālē, viņš bija visu laiku. Nu labi, tas jautājums. Tālāk neuztraucieties, lūdzu, ja kāds pašlaik netiek nosaukts, jo mēs te vairāk kārt apkopojam iesniegto kandidatūru saraksts, un pēc tam beigās visus nolasīs. Un ja nu gadījumā būs kāds aizmirsts, vēl būs iespēja atkārtot un viņus izvirzīt. Mums ir vairākas telegrammas pēdējā laikā
ienākušas no Ogres apriņķa Ķeipenes pagasta pilsoņu komitejas, no Krāslavas LNNK grupas, no Alūksnes rajona, Liepnas ciema, Tautas fronts un LNNK grupas, no 69. Sakaru nodaļas Tautas frontes grupas, no Pāvilostas ciemata Tautas frontes grupas, no Jelgavas Svētās Annas baznīcas draudzes padomes, no LNNK Ugāles nodaļas, LNNK Jēkabpils rajona nodaļas, Biļevsku ģimenes Liepājā, no Antona Slišāna, no Gedroviču ģimenes Garkalnē, no Daugavas Vanagu Valmieras nodaļas un no Austra Biezaiša, no Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē. Paldies, sirsnīgs paldies visiem! Vārds Agnim Balodim un gatavoties lūdzu Mārtiņam Skuiņam. Cienījamie delegāti, es vēlētos jums dažus vārdus teikt par to, kā skatās uz Latvijas pilsonību tie, kas dzīvo ārpus Latvijas robežām. Latvieši redz Latviju kā latviešu zemi, kur bez šaubām arī citu tautu piederīgie var dzīvot, bet tikai akceptējot to faktu, ka Latvija ir latviešu tautas mājas un vienīgās mājas, jo nav jau neviena cita vieta, kur viņi būtu mājās. Un līdz ar to visu noteikšana Latvijā ir jāliek Latvijas pilsoņu vēlēto pārstāvu rokās. Latvieši, kas dzīvo rietumu zemēs, ir bijuši spiesti akceptēt šo jēdzienu tajās zemēs, kur viņi dzīvo. Un tādēļ viņi ir pārsteigti un aizvainoti, ka Latvijā ir iedzīvotāji, kas atsakās šo viedokli respektēt. Un vēl cenšas uzspiest Latvijai savu svešo valodu un dzīvesveidu. Ja arī garajos apspiešanas gados ir radušies latvieši, kas ir ar mieru pieņemt šādu viedokli, tad būsim skaidrībā par to, ka rietumu latviešu lielākais vairums to nekad nepieņems un arī neakceptēs. Visi tie nokārtojumi, kur latviešiem savā zemē ir tikai līdzrunāšanas tiesības, tātad kaut kādā federācijā, bet ne pilnīga noteikšana par Latvijas likteni ir jānoraida. No otras puses, tie ir gatavi pieņemt un akceptēt par Latvijas pilsoņiem tos, kas no savas puses šos priekšnoteikumus ņem vērā un akceptē. Sekojot šiem noteikumiem, kas Latvijas pilsonības iegūšanas jautājumā tiek piemērot citās zemēs, pirmai prasībai vajadzētu būt, lai pilsonības kandidāts ciešami pārvalda latviešu valodu, elementāri izprot latviešu sabiedrību un ciešami orientējas Latvijas vēsturē. Atbilstība šīm prasībām jānosaka individuālā aptaujā ar katru kandidātu atsevišķi. Radniecība ar latviešiem vai latviska izcelsme bez šaubām ir pozitīvs faktors. Kā tālāko punktu varētu minēt Latvijas teritorijā nodzīvoto laiku. 5 gadi būtu minimums, bet Latvijas apstākļos šis periods varbūt būtu jāpagarina uz 10 gadiem. Tomēr jāpiezīmē, ka pirmajā punktā minētie apstākļi ir noteicošie. Tas ir,
jāakceptē latviešu sabiedrība kā noteicošā. Nevienā valstī par pilsoņiem nevēlas uzņemt cilvēkus ar asociālu pagātni, tāpat kā ne politiskus ekstrēmistus, kura darbība ir bijusi vērsta pret patvērumu zemi. Robežas šeit var vilkt bez šaubām individuāli, bet pamatprincipam jābūt, ka tiem, kas sodīti par smagiem pārkāpumiem un cilvēki bez āroda, darba stāža vai pastāvīgas nodarbošanās, tiem nav piešķirama uzturēšanās, nemaz jau nerunājot par pilsonību. Šādiem elementiem Latvijā vispār nav vietas. Dažās valstīs, kā piemēram ASV, lielu vērību pievērš pilsonības pieprasītāju veselības stāvoklim. Uzmanība tiek galvenokārt pievērsta smagām infekcijas slimībām, bet arī garas slimībām, kuru ārstēšana no valsts prasa lielus līdzekļus. Un kur var teikt, ka izveseļošanai ir slikta prognoze. Šajā kategorijā ir ieskaitāms arī hronisks alkoholisms un narkomānija. Kā Latvijā, tā arī šur tur rietumos dzirdamas balsis, ka nebūtu humāni vērsties pret tiem, kas ievesti Baltijas zemēs kolonizācijas nolūkā. Jau agrāk norādīts, ka šeit nav runa par kādu masveida izraidīšanu, bet gan Latvijas pilsonības piešķiršanu. Pārējiem būs tās pašas tiesības, kā jebkuram Latvijā dzīvojušam ārzemniekam. Neaizmirsīsim, ka tāpat kā katram pilsonim ir tiesības aizsargāt savas mājas un savas dzīves vietu pret nevēlamiem viesiem, tāpat arī katra valsts ir tiesīga aizsargāt savas tautas dzīves telpu. Paldies! Paldies Baloškungam. Vārds Mārtiņam Skuiņkungam. Godājamie delegāti, dāmas un kungi, mīļie tautieši. Maskavā pēc pēdējiem datiem dzīvo aptuveni 4000 latviešu un vēl 1500 apgabalā. No vairāk nekā 200 Maskavas Latviešu kultūras biedrības biedriem lielākā daļa ir Latvijas Republikas pilsoņu sarakstos. Nacionālās pašapziņas un kultūras saglabāšanas process austrumos ir bijis zināmā mērā traucēts arī tiem, kas palikuši dzīvi pēc represijām. Mēs uzskatām, ka pilsoņa status, Latvijas Republikas pilsoņa status ir ļoti labs pamats arī mājupceļa bruģēšanai. Un tas jau skāris ir pat arī biedrības valdi. Vēlam sekmes kongresam, vēlam panākumus mūsu dzimtenei Latvijai. Paldies! Paldies. Redakcijas komisijas pārstāvs būtu šeit. Redakcijas komisija nav vairs atkal. Strādā, jā? Nu labi, tad vēl ir apsveikumi pienākuši no Ilonas Pērkons Rīgā, no Saulkrastu LSDSP Kopas un no Mirdzas Langsedes Liepājā. Pat labam sekretariātā apkopo iesniegto kandidātu sarakstu un acīm redzot pēc minūtēm 10, 15 būs pirmais šāds saraksts
un sāksim arī tad apspriest, ja būs vajadzība, kandidatūras. Šeit ir ierosinājums Pilsoņu kongresa darba prezidijam. Ierosinu izveidot Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa delegātu darba grupu, kura izveidotu Ulmaņa fondu vai arī prezidenta vai piemiņas fondu, lai realizētu ideju par Latvijas Republikas ievērojamā valsts vīra piemiņas saglabāšanu un apzināšanu. Pēteris Krūgaļaužs. Acīm redzot, jāpieņem zināšanai un ierosināt jaunu ievēlētajai pilsoņu komitejai šādu grupu mēģināt izveidot. Jo liekas, šodien uz vietas tas būs pagrūti, tā uzreiz. Vai būtu kādi citi ierosinājumi vai piebildes pie šāda ierosinājuma? Brīgmaņkungs, lūdzu. Tāda grupa jau pastāv. Darbojas Pelēnena Kāsalmī kunga vadībā un ir arī, zinām, naudas summa uz mūsu tekošā rēķina nolikt šim nolūkam. Paldies, Brīgmaņkungs. Tad varbūt jūs ar Krūgaļaužu kungu, varbūt kāds pāris teikums vēlāk varat par šo jautājumu parunāt. Paldies. Redzu Indulu Bērziņu kungu. Laikam būs jums ko teikt, lūdzu. Tātad redakcijas komisija strādā jūsu izskatāmo jautājumu kārtībā. Tas ir tādā secībā, kā jūs izskatiet jautājumus, arī mēs tālāk darbojamies. Un nākošais attiecīgi ir Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa deklarācija par Latvijas Republikas likuma darbības atjaunošanu. Tā lūdzu sameklējiet tekstus, būs labojumi. Tā, lūdzu. Tātad pirmā rindkopa ir bez izmaiņām. Labojumi ir otrajā rindkopā. Pārejas periodā līdz Saeimas sanākšanai Pilsoņu kongress Latvijas teritorijā atzīst LPSR augstākās padomes vai pagaidu valdības varu, ja to rīcība un pieņemtie likumi virzīti uz Latvijas Republikas valsts varas atjaunošanu. Tātad ir mainīts vārds atzīst. Jo redakcijas komisija uzskatīja, ka atļaut vai neatļaut, šīs ir struktūras, kas nav spējīgas vienu otrai kaut ko atļaut vai neatļaut. Paldies, vai balsosim par šādu literāru labojumu? Pieņemam, jā, tad lūdzu tālāk. Otrajā rindkopā pēdējais teikums skan sekojoši. Pilsoņu kongress ir gatavs piedalīties pagaidu valdības izveidošanā. Vai būtu kādi iebildumi? Nav, paldies, lūdzu tālāk. Tālāk tātad lemjošajā daļā. Otrais punkts ir izmainīts. Un viņš skan sekojoši. Latvijas Republikas Satversmes darbība pilnā apjomā jāatjauno pēc Latvijas Republikas likumdošanai atbilstošām Saeimas vēlēšanām. Tas ir vienkārši loģiskāk, ja šeit nav nekāda politiska aspekta, bet vienkārši loģiskāk. Vai iebildumu nebūtu? Nav. Paldies. Tālāk, lūdzu. Un tad es jūs aicinātu nobalsot par visu kopumā. Citu izmaiņu šī dokumentā nav. Labi. Cienījamie delegāti, aicinu jūs balsot par šo dokumentu. Kurš lūdzu ir par šāda dokumenta pieņemšanu? Lūdzu, nolaižiet. Kurš ir pret? Liekas, ka es nevaru ieraudzīt. Un kurš atturas? 1.
Arī vairs neredzu. Nu, diezgan liela. Piedošana vēl 1, 2, 3 laikam. Labi, paldies. 5 atturās. Paldies. Tā, vai citu nav vairs dokumentu? Tā, cienējamā redakcijas komisija, man viens jautājums ir pie jums uz 1 sekundi. Bērziņa kungs, drīkstēt lūdzu. Te ir iesniegums no Valmieras apriņķa delegātiem, un es atļaušos jums viņu nolasīt. Viņš ir īss. Lūdzam paskaidrot, kādēļ no redakcijas komisijas netiks sniegti nekādi paskaidrojumi sakarā ar iesniegtiem labojumiem kongresa lēmumam par pasākumiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai. Es varbūt lūdzu jūs tagad vispirms par to lietu aprunāties un pēc tam sniegt mums atbildi. Es vienkārši varētu paskaidrot visiem klātsošiem, jo var rasties jautājumi arī citreiz. Visi labojumi, kas ir pie mums, mēs izskatām katru labojumu atsevišķi un kopumā balsojam par katru labojumu. Ja praktiski vienbalsīgi nolem par to, ka šis labojums ir vai nav jāieslēdz, tad mēs šeit jau pasniedzam kā vienīgo variantu. Ja domas dalās, kā jūs redzējāt, pirmajā jautājumā, tad mēs dodam jums un arī dosim turpmāk vairākus variantus, kurus jūs izlemsiet ar balsošanu. Bet ticiet man, pilnīgi visi jautājumi ir izskatīti. Kaut gan šeit redakcijas komisija neapšaubām patur vienu principu. Nelabot tikai labošanas dēļ. Tad, ja ir iespējams saglabāt šo te tekstu, un ja nav nepieciešams, tiešām nepieciešams labot. Bet par konkrētu tiešām mēs varam runāt. Paldies. Nu, veiksim darbā tālāk. Šeit ir izvirzīta kandidatūra no Zviedrijas, Agnis Baložkungs. Ir piekrišana, jā? Paldies. Bet man tomēr lūgums būtu, ja jūs iesniedzat kaut ko rakstiskā veidā, vajadzētu parakstīt. Tā kā lūdzu pienākt izvirzītāji šeit pie sekretariāta un paziņot, lai zinām, kurš izvirz. Tā, šeit ir izvirzīta arī Vidiņa kunga kandidatūra. Tā, un pārējās kandidatūras pašlaik vēl joprojām apkopo. Nu, pašlaik mums ir, var teikt, iespēja, varbūt kādam ir kāds steidzams ziņojums. Pirmajā daļā sekretariātā iesūtīja zīmīti dot iespēju jebkuram kongresa delegātam 1 minūti sevišķi steidzam vai sevišķi svarīgu paziņojumu sniegšanai. Nu, pašlaik mēs esam nedaudz ietaupījuši uz šo brīdi. Kongress lielākā daļa strādā nedaudz ātrāk nekā redakcijas komisija. Līdz ar to mums šis laiks pagaidām ir. Tā kā lūdzu, var teikt daļai brīvais mikrofons kādam īsam paziņojumam vai kādai uzstāšanai. Lūdzu vārdu premjerkungam. Cienījamie kongresa delegāti, man gribētos atgriezties pie viena jautājuma, un tas ir par mūsu augstāko padomi. Es esmu viens no tiem 17, kas šeit atrodas. Un, ziniet, es jums pateikšu, ļoti nepatīkami ir dzirdēt, ka mūs joprojām turpina savukārt par okupācijas varas iestāžu pārstāvjiem. Neaizmirstiet, lūdzu, ka šajās vēlēšanās mēs esam apmēram 130 cilvēki, kas ne aiz paša gribas, bet tautas frontes vadīti un filtrēti esam gājuši šo dubļu apmelojumu, apvainojumu, pazemojumu ceļu tikmēr, kamēr mēs tikām ievēlēti. Un gājām tikai ar vienu mērķi, lai mēs darbotos lūk šajā virzienā, Latvijas brīvības un neatkarības virzienā. Es domāju, ka šādus vārdus ņemot vērā, vajadzētu šo faktu ņemt
Tomēr atcerieties, tā nevajadzētu darīt. Un otrkārt, vēl jau mums ir vesela grupa neatkarīgo, kuri nav frakcijā ierakstījušies. Tātad arī tur apmēram 50% no tiem cilvēkiem ir, kā saka, piekrituši balotēties augstākajai padomei ar vienu mērķi. Un tāpēc arī mēs šeit atrodamies. Un tāpēc tie cilvēki, kas nav uz šejien izvirzīti, tomēr šo ceļu ies. Paldies! Paldies Premberkungam. Te nāk daži ierosinājumi no tiem, kas ir pārkarsuši, piedāvāt pašlaik nelielu pārtraukumu. Atvainojiet, tikai lūdzu pirms tam īsts paziņojums, ka Ulmas kungu gaida preses centrā un pat labam tādā gadījumā pārtraukums uz 15 minūtēm, teiksim tā līdz 18:25.